lieliska skābarība ar minimāliem zudumiem. Šeit daudz piena tur un daudz piena arī šeit. Šeit ir jaunā skābarības tranšeja. Man liekas, ka šeit ir trešais pļāvums. Trešais pļāvums novākts 13. jūlijā. Šodien bijām jau pļavā, un tur jau ir faktiski pēc nedēļas pļaujums jau 4. pļāvums. Bet pļaus kaut kad visticamāk augustu vidū. Smags vāls, liela raža. Tā, šeit ir arī lieliski nohermetizēta tranšeja. Mēs varam spriest par to pēc tā, ka šeit joprojām iekšā ir gāzes burbulis, ogliskābās gāzes burbulis. Redzat, rūpojās, ko es uzspiedu savu kāju. Neredzamā daļa ir tā. Šeit ir apstīties, nav žēlot oļu maisiņi. Tie perfekti piespiež plēvi pie zemes un šeit stūros. Un tāpēc skābarības tranšeja ir pilnībā nohermetizēta. Tā gāze nekur nevar izplūst ārā. Tīklos nav nekur caurumu, tāpēc arī putni nevar atrast vājās vietas, caur kurām sabojāt plēvi. Maisiņi nav žēlot arī tur ar tīklu savienojumu vietās un vispār nekur. Kā jūs zināt, maisiņi nekad nevar būt pa daudz. Un šeit ir izmantota rilata skābekļa barjeras plēve 90 mikroni. Viņi ir ļoti izturīgi, tieši tāpēc mēs izvēlamies 90 mikronu plēvi. Varētu pat arī biezāk īstenībā dažām saimniecībām, kurās tā attieksme ir bišķi drastiskāka pret plēvēm. Un šeit vakuma plēve nav vajadzīga. Tikai sānsiem plēve, Rilata Extreme, un pa virsmu šī skābekļa barjeras plēve, bez vakuma plēves. Ja grib super, uber droši, kā arī daudzās ļoti labās Latvijas saimniecībās dara, var arī uzklāt apakšā vakuma plēvi pat skābekļa barjeras plēvē. Kā tādu papildus apdrošināšanu vēl. Lielu funkciju viņa tieši nepilda līdz tam brīdim, kad tomēr kāds sabojā to virsējo plēvi. Tad vakuma plēve vismaz minimāli sargā skābarību no ūdens un gaisa iekļūšanas tieši skābarībā. Visiem novēlu tikpat lielisku menedžmentu, tikpat lieliskas darba rokas un tikpat labu attieksmi pret darbu un rezultātu. Lai jums visiem veicās. Čau!